Pēc intensīvām lāzera procedūrām mēs izmantojam ļoti plašu spektra rehabilitācijas pasākumus. Un šī gadījumā mēs izmantosim vienu no pēdējā laika jaunumiem un atklājumiem, kas ir atnācis arī līdz mums Latvijā, firmas Bioderma īpašo produktu, kurš tika gatavots 10 gadus, un viņa certifikātā ir ierakstīts ne vienkārši medicīnas preparāts, bet medicīnas aparāts. Ja mēs viņu liekam pēc lāzera procedūras, šī gadījumā pēc frakseļa, mēs ņemam pilītei, liekam virsū, ļaujam iesūkties ādā, lai atvieglotu gan rehabilitācijas procesus pēc lāzera procedūrām, un tāpat arī šādi tipu produkti parasti tiek ieteikti lietot mājās speciāli kursa veidā, kamēr norisinās ādas virskārtas atjaunošanās. Kā nākamais procedūras posms ir ādas sagatavošana speciālai maskai. Mēs izmantosim aļģu plastificējošo masku, zem kuras, kā jau mēs apakšā palikām, šo te interesanto jauno ampulu, matrīciumu, un izmantosim arī vēl vienu ļoti interesantu un ļoti jauku produktu. Šoreiz gan viņš būs spreja veidā, ar kuru palīdzību mēs padarīsim sejas ādas virskārtu mitrāku, sagatavosim viņu nākošās procedūras gaitai un pie reizes arī sniegsim zināmu atvieglojumu sajūti. Ādas atjaunošanas procedūrās izmantotos produktus atzinīgi novērtē arī aktrise Reizija Kalniņa. Es esmu diezgan skeptiska, bet pret reklāmām, pret tādiem pop produktiem, vai ne, kas tā kā nāk modē, man viss ir vienmēr ļoti jāpārbauda. Un es esmu tā kā apstājusies vai atklājusi divus produktus, kas ir no Biodermas. Tas ir ūdens, tās ir matrīciuma ampulas. Tas ir tāds pamats, bez kā es savu ikdienu jau vairs nevaru iedomāties.